4 galvenie faktori, pēc kuriem izvēlēties sev termokameru. Tātad sveiki visiem! Šis būs īsts video par 4 galvenajiem faktoriem, pēc kuriem izvēlēties sev termokameru. Tie būtu lēca, sensora izmērs, sensora jūtība un, protams, jūsu budžets. Šeit priekšā man ir 4 termokameras ar dažādiem sensoriem, lēcām un budžetu. Tātad sāksim ar lēcu. Nav labākas vai sliktākas lēcas. Viss ir atkarīgs no jūsu vajadzībām. Ja jūs gribat maksimālo distanci, tuvāk redzēt zvēru, tad jums jāizvēlas ar lielāku lēca. Šeit ir piemēram 50. lēca, kas ir paredzēta lielākām distancēm. Bet jāņem vērā to, ka uzreiz mazākās distancēs jums samazinās redzes leņķis. Mazāka lēca nozīmē to, ka iegūsiet plašāku redzes leņķi, bet samazināsies distance, kurā jūs dzīvnieku varēsiet pamanīt. Ja jūs mediet no torņa, tad visticamākais jūs gribēsiet izmantot 50. lēci, ņemot vērā to, ka distance lielāka. Ja jūs mediet ar pieiešanu, tad jūsu lēca būs mazāka. Otrā lieta – sensora izmērs. Sensora izmērs katram ražotājam var atšķirties, viņu ir ļoti daudz. Standartā jūs dzirdēsiet tādus skaitļus kā 256, 384, 640 vai 1000. Lielāks sensors, labāka attēla detalizācija, kopējā attēla kvalitāte. Protams, mazāks sensors nozīmē, ka termokamera būs lētāka, un lielāks sensors termokamera būs dārgāka. Ja jums svarīgākais ir pamanīt dzīvnieku, ieteiktu skatīties uz 384. sensoru, jo tas tāds zelta vidusceļš būs. Ja arī gribat papētīt kaut ko, tad labāk izvēlēties jau lielāku sensoru, 640 vai 1000. Jebkurš, kurš saskāries ar termokamerām, zina tādu 4 burtu kombināciju kā NET-D. Tad ko tas nozīmē? NET-D ir sensora termālā jūtība. Šeit, jo mazāks skaitlis, jo labāk. Uz dzīvnieku tas attēla kvalitāti nemainīs, bet tas ļaus mums pamanīt pat sīkākās detaļas. Nu un, protams, budžets. Termokameras var maksāt sākot no 200 eiro, beidzot ar vairākiem tūkstošiem. Šeit man priekšā ir termokamera, kas maksā ap 500, 1000 eiro, 2000 un 2500. Tagad es iziešu ārā, nofilmēšu jums pāris video, ko tieši rāda katra kamera. Un tad izvēle ir jūsu ziņā. Esam ārā, visas 4 termokameras ir uzstādītas, un pēc laiciņa jums parādīšu, ko katra no viņām rāda. Šeit ir video no pirmajām 2 kamerām. Pa kreisi būs ar 35 mm lēcu, pa labi ar 50 mm lēcu. Šeit jūs lieliski varat novērot to, kādu optisko palielinājumu jūs iegūsiet ar lielāku lēcu. Protams, atšķirība šeit nav ļoti labi redzama, bet jāņem vērā to, ka atšķirība lēcās ir tikai 15 mm. Un šajā video jūs varat redzēt atšķirības starp sensoriem. Pa kreisi 384. sensors, pa labi 256. Atšķirība uzreiz pamanām. Tad esam atpakaļ redzēta, ko katra termokamera rāda, bet ir vēl 5. kā bonus – ekrāna izmērs. Ekrāna izmērs arī ir ļoti būtiska lieta. Lielāks ekrāns jums pašam būs patīkamāk skatīties jūsu termokamerā. Bet, kā jau viss, tas uzreiz padārdzinās termokameras cenu. Tātad šodienai tas arī ir viss. Tiksimies jau citā video.